Čau visiem! Viņi pie manis palika pa nakti. Mēs te uztaisījām tādu kruto telti. Nu, patiešām krutu. Un te būs vlogs, bišķi parādīsim, kā viņi skatās. Bet mums tur ir pilnais šorts, variet apskatīties. Un mēs arī parādīsim, ko mēs te daram. Un ko jūs varat darīt, tad, kad jūs paliekat ar draudzenēm pa naktis. Un vēl šortos ir ļoti daudz arī interesantu, kas mums bija sākumā. Un, ja jums patīk, kas bija sākumā, ierakstiet komentāros. Jā, ierakstiet. Ar to jūs dabūsiet pērienu. Te no āras var redzēt sāpeni no vienalga. Zilās lampiņas kurtās. Viņai kādu iemīlējās. Ko? Un tad te tā mums ir plautiņš. Wow. Tas ir noslēpums. Un vēl viens Gaisma. parāda. Tais vaļā. Ko nevar redzēt? Mums koliņā. Kolā. Jā, mēs tad reāli kā... Cik pulksim pagaida? Šim reāli grib parādīt. Cik pulkstens? 5 no rīta. Jūs redzat? Tur var Jā, redzēt. 5:30 jau no rīta. Pagaid, vo. Vai nekur 5:30. Un 5:30 jau no rīta. Mums te kolēģi, mums ir padzerties. Tā mums ir projektors zvaigžņu, ko jūs sākumā jau redzējāt. Zilās gaismas, kā var mainīt loģiski. Noslēpums. Nevienam nesakat. Un Jā. tad... Un man ir rādio, kas ir, ko viņi ienīst. Man patīk. Tu vispārībā. Viņa vispārībā teica. Un jūs zināt, kā labi viņi tur vispār sīkumiem. Šitā man... Nu, aizvarēs. Šitā vispār tusi. Šitā es sēžu, kamēr viņi tur skaties kaut kāds stulbs angļu video. Tu būs pēries. Nu kā? No Matīs. Labi, tas ir mūsu stāsts. Nu, pagies, nu, pacelies, lai viņi var redzēt. Nu, piecelies. Jā. Šitā es guļu, šitā Nē, otrā, te tā pierīšu, un te tā nekas nebūs. Au! Es iesūcu matus. Iesūci. Es kaut kā matus. Ok, un mēs jums tagad ir... Mēs jau... Mums viņi gaida. Mēs jums rādīsim, ko mēs te dārām. Pagaidi. Kas ir? Viņi nedrīkst. Mēs nedrīkstam vēl rādīt, viņi vēl nav follojuši. Lai viņi pagaidam. Davāju, nevis mēs rādījām. Mēs likumīgi nedrīkstam. Nu jā, bet tieši tu. Jā. Ok. Es jums ticu. Labi, ja es neticēju, atcerieties, pēriens jūs gaida. Jā. Un rādīsim, ko mēs darām. Es stāstīšu pirmā baisu stāstu. Mēs tikai baisus. Baisus jādavai. Ok. Vienu reizi es biju ar savu draudzeni, pieņems, ka viņu sauca kā? Marta. Vai Marta? Marta. Mēs ar Martu gājām uz veikalu, iepirkties, saldums, jā? Bet bija jau kaut kādi 8:30 vakarā un vēl veikals 3 aiziet. Un es ar Martu iegājām, visi nopirkām, ejam apakaļ un par ceļam mēs ieraudzam melnu kaķi, viņš pārskrien ceļu. Un mēs tagad tiem ticējumiem baigi tagad neticam, kad nelaiž. Mēs pārgājām pāri tam, kur viņš pārskrēja, un nekas baigi nenotika. Bet pēc tam mūs apšļāca mašīna ar dubļiem. Pēc tam Marta paklupa aiz manas kājas, un es paklupa aiz viņas. Vienlaicīgi. Un pēc tam mums pārplīsa maiss. Uzliks ātras pauzi. Ok. Turpināt? Jā, jo es gribēju padarties skolu. Labi. Un tad mēs ar Martu atnākam uz mājām, viss tādas vispārībā, viss paklupuši, viss zilmos, viss tas. Un pie viņas, jo es to dienas arī biju pie viņas uz nakti. Un pēkšņi mājās ir tukšs. Ja vajadzēja tur būt mani vecāki, viņas vecāki, tagad mums tur bija ballīt. Bet atradās, ka vecāki aizbrauc pie maniem vecākiem, tā kā kaut ko tur paņem. Un ok, mēs gaidām viņus, un paiet jau 2 stundas, un viņi neatgriežas. Ja mēs dzīvojam kaut kur, apmēram kādi 2 kilometri attālumā no mūsu mājām viens otrs. Protams, jā, ar iešanu tas ir tālu, vai braukšana neričuk ne. Bet ar mašīnu tas ir kaut kādas dažas minūtītes, kaut kāds 2. Un tad mēs to visu uzzinām, un visu to skatāmies un domājam. Es uzmanīju savai māsai, viņa teica, ka, arī tā kā zvanīšu mammai visu tā,
un to pašu brālim, tad viņas vecākiem tas viss pats. Bet pēc tam mēs atkal redzam to pašu melno kaķi, bet viņš jau ir tā pie palodzes un tagad prasās iekšā mājā. Bet mēs viņu tā kā nepazīstam. Ak, man Dievs, tā nav bijusi no šitās mantas. Jā. Bet mēs tā kā viņam nepazīstam tā kā, jo mēs viņu tikai šodien ieraudzījām. Bet Marta viņu ielaida, tas viņas mājas, viņa drīkstēja, viņa ielaida, un tad sākās viss notika kaut kas slikts. Sāka miršķināties gaisma. Tā kā viņi pamiršķinājās un izslēdzās. Mēs to pateicām māsai, viņa pateica, kad tā gadās. Jo mana māsa dzīvo kaut kur, Latgalē kaut kur, un tas ir tālu. Un tad viņa neizslēdzās tā gaisma. Un tad pēc tam mēs gājām uz viņas istabu. Domājam, mēs atnesīsim saldumus, tad mēs sēdēsim un vispār baidīsimies par visu, kas notika. Un kaķi mēs izlīnām ārā. Bet tad mēs dzirdam Tu dzirdēji? Kas nebija? Man jau galvā kaut kāds Kas tas ir? Labi. Es paskatījos. Tas tā pika. Ūdens. Un tur caurums liet. Es tur nolādīšu lietā, lai neredzu, kas tur notiek ārā. Jā. Smieīgi redzu. Es tam nolādīšu lietā. Labi. Bišķi vecāk mums vajag mazliet jau 4 minūtes stāst. Vispār ne 4, mēs kāds 2 minūtes varam tur teikt. Ok. Un tad mēs to redzam visu, un tad baisas skaņas. Un tas atradas, kad es vienkārši biju sapnī. Un jā, bet tas viss sajūtas, kad mēs nokritām, visu tā, ka bija īsti dzīve. Es pieceļos, bet man ziluma nav. Ok, viss. Es beidzu stāstīt. Ok, mans stāsts būs. Ok, mans stāsts. Vienu dienu mēs bijām, man draugu Bruno, labs pasaka viņu vārdu. Mēs gājām tur pa, nepateikšu kādu pilsētu, jo es negāju viņu zinu pilsētu kādu. Mēs tur gājām tā kā pie jūras, tur ir tās mešs, mēs te viņu pa viņu staigājām, tā kā parasti tā staigājām, varbūt braukām arī, bet tajā reiz mēs staigājām. Un mēs tur dzirdam tādas skaņas, kas man nekad nesam dzirdējuši tur tajā vietā. Kādam arī nevajadzēja būt mežā, tā kā jūtas, ka čukst kāds, varbūt kaut dīvaini dzīvnieki. Vai kaut kāda tur soļi kāds staigā. Bet mēs, protams, neko nedomājam, varbūt cits cilvēks taisās skaņas, lai biedētu citus un tādu lietas. Mēs tur kaut kā gan iztiekām pie tās jūras, bet padomājam, dīvaini sajūt, varbūt griežamies atpakaļ. Ja tas kaut kas jūrā būs vēl sliktāks. Mēs tur griežamies atpakaļ, dzirdam no aizmums kādu maziņu kliedzienu, bet tas nebija tāds tā kā, bija tāds, Un tā mēs ievaram kaut āniņu, kur neizskatās pēc kokiem, neizskatās pēc Visam pēc kaut kā, kas nav īsti nesaprotams. Un tā mēs tālāk ejam, vēl projām turpinās, vēl trakāk paliek pie izējas. Mēs tur redzam, tur tālumā policija, bet neko nedomājām. Cerams, ka nekas nenotika. Un varbūt kāds vienkārši ir pazudis, vēl sūtāk. Un mēs aizējām mājās. Un tur mājās mēs tur kaut kādu nedēļu vēlāk uzzinājām to, ka tur kāds bija aizgājis pazudis. Dēļ tā, ka viņš redzēja ēnas, un arī tur kāds cits bija noģīvs no tā, no bailēm. Vēl, ka mēs noģīvējam, jo tas būtu bijis, mēs būtu visi vēl viens pievienots pie tās nedēļas. Mēs pasāsim vēl dažu pasakas, bet mēs tās nefilmēsim, lai daudz laika neizņem, un mēs esam sākļi, jo sāk bišķi kaut bailes mums. Tā. Vika skaties zvaigznes. Jā. Tur vien redzes. Tur arī. Tur nav. Tur zvaigznīte. Viss ir zvaigznes. Es vēl pateicu, ir mēnesis.